Juri, kas ir meža inventarizācija? Process, kuru veic apmācīti cilvēki, speciālisti, profesionāļi, dabā apskatot katra īpašnieka īpašumu, izpētot īpašuma vēsturi, kas ir iepriekšējās inventarizācijās, apskatoties izmaiņas un gala rezultātā tiek nofiksēts mežaudžu stāvoklis uz inventarizācijas veikšanas brīdi un sniegt ieteikumi, ko varētu inventarizācijas darbības periodā saimnieks darīt savā īpašumā. Vienmēr viņai ir noteikts laiks, uz kuru viņa derīga. Tas tiek norādīts inventarizācijas materiāla pirmajā lapspusē. Tas ir obligāti jādara? Ja nav veikta vai ir beigusies inventarizācijas termiņš, tad būs lielas problēmas meža dienestā dabūt kādu ciršanas apliecinājumu saimnieciskai darbībai. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsuma pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.